Jēzus ceļojums pāri Libānai uz Sidonu un Sareptu. No ezera Jēzus pagriezās uz Libānas kalnu pusi, galvenokārt sakarā ar baumām un nemieriem. Daudzi uzskatīja Jāni par Mesiju, bet citi runāja, ka Mesija esot tas, uz kuru Jānis norādījis. Jēzu pavadīja 6 līdz 12 jaunekļi, pie kam daži ceļā pievienojās, daži aizgāja projām. Viņi uzmanīgi klausījās Jēzus mācību, un nevienreiz vien viņiem ienāca prātā doma, ka Jēzus ir tas, uz kuru norāda Jānis. Tuvākas attiecības Jēzus ne ar vienu nenodibināja un dzīvoja šajā pulciņā kā vientulis. Tā Jēzus sēja sēklu nākamai pļaujai. Visi Jēzus ceļojumi šai apvidū bija saistīti ar praviešu, sevišķi Elijas pravietojumiem un darbību, un bija pravietojuma piepildījums. Kopā ar biedriem pārgājis Libānas augstieni, Jēzus pie jūras ieraudzīja Sidonas pilsētu. Skats no kalna bija brīnišķīgs. Kaut gan no jūras līdz pilsētai bija 3 ceļa stundas garš ceļš, tomēr raugoties no augstienes, likās, ka pilsēta pelda jūras viļņos. Pilsēta bija liela, un tanī bija daudz iedzīvotāju. Mājas ar lēzenajiem jumtiem likās kā jūras kuģi, jo uz katra jumta atradās kārtis un sastatnes, uz kurām bija uzklāti raibi audumi, bet starp mājām drūzmējās strādnieku pulki. Redzēju, kā turpat pagatavoja dažādus smirdzošus traukus. Pilsētas apkārtnē atradās daudzas nelielas sāģiņas. Zeme bija ļoti auglīga, tāpēc it visur bija augļu pārpilnība. Dažu koku ēnā bija novietoti soli. Dažos veda kāpnes, pa kurām ejot varēja nokļūt koku zaros, kā lapenēs, kur varēja sēdēt daudz cilvēku. Ieleja, kurā atradās pilsēta, nebija ļoti plata. Pilsētas iedzīvotāji bija ebreji un pagāni, kas nodarbojās ar maiņas tirdzniecību. Lielā mērā bija attīstīta elgdievība. Šeit bija dzimusi karaliene Jezabela, kura tik nežēlīgi vajāja Eliju. Tuvojoties pilsētai, Jēzus mācīja mazajās sāģās, koku ēnā, pastāstīja par Jāni un mudināja visus uz kristību un gandarīšanu. Pilsētā Jēzu uzņēma ļoti laipni. Jēzus mācīja skolā, stāstīja par drīzu Mesijas atklāšanos, mudināja atstāt elgdievību. Atstājis ceļa biedrus Sidonā, Jēzus devās dienvidu virzienā uz kādu klusu vietu, lai tur vientulībā lūgtos. Šī vieta no vienas puses bija iežogota ar bieziem mūriem, no otras to noslēdza mežs, bet vidū bija daudz vīna dārzu. Tā bija Sarepta, kur kādreiz nabaga atraitni baroja pravieti Eliju. No tiem laikiem, kā starp ebrejiem, tā arī starp pagāniem, bija ieviests ieradums pilsētas mūra sienās ierīkot nelielas istabiņas un ļaut tanīs apmesties nabadzīgām dievbijīgām atraitnēm. Viņi ticēja, ka caur to viņi paši un visa pilsēta tiks pasargāta no jebkāda ļaunuma. Patreiz tanīs dzīvoja daži sirmgalvji. Šie sirmgalvji te dzīvoja vientuļi, ar to godinot Eliju un gribot saglabāt seno paražu. Viņi paveda laiku pārdomās, tulkojot pravietojumus un lūdzot Dievu, lai sūta Mesiju. Jēzus apmetās pie viena no viņiem, kur kādreiz bija dzīvojusi atraitne. Stāstiet cilvēkiem par Mesiju un par Jāņa kristīšanu. Bet šie dievbijīgie cilvēki pavisam aplami saprata Mesiju.
Viņi domāja, ka Mesija nāks kā varens bagāts karalis. Jēzus bieži gāja dziļāk mežā un tur vientuļi lūdzās. Sinagogā viņš mācīja pieaugušos, bet bieži pamācīja arī bērnus. Reizēm viņš staigāja apkārt un atgādināja cilvēkiem, lai izvairās no sakariem ar pagāniem, kuru tanī apkārtnē bija daudz. Lielākoties Jēzus te staigāja viens, tikai reizēm viņu pavadīja kāds no vietējiem iedzīvotājiem. Bieži redzēju, kā viņš uz kalniņā vai koku ēnā mācīja vīrus un sievietes. Man arvien likās, it kā visu laiku būtu maijs, jo šajā zemē otrās pļaujas laikā izskatās tāpat kā pie mums Bavārijā maija mēnesī. Labību tur nepļauj līdz zemei, nopļauj tikai olekts garumā no galotnes, pārējo atstāja. Nopļauto labību nekuļ, bet sasien kūļos, sakrauj tos uz zemes un puļ ar veltni, kuru velka divi vērši. To dara vai nu zem klajām debesīm, vai arī zem salmu pajumtes, kas balstās uz 4 stabiem. No Sareptas Jēzus devās uz ziemeļaustrumiem, uz apvidu, kas atradās blakus lielajam kaujas laukam, uz kura Ezehiels ekstāzē redzēja redzējumu, kā kaujā kritušo kauli cēlās no zemes, iegāja miesā un tad vieglā vējiņa dvesmā atdzīvojās. Te man paskaidroja, ka šī ietērpšanās miesā nozīmē atpestīšanu caur Jēzu un svētā gara atnākšanu. Šejienes iedzīvotājus Jēzus iepriecināja viņu bēdās un paskaidroja tiem Ezehiela redzējuma nozīmi. Tad Jēzus devās ziemeļu virzienā uz to vietu, kur Jānis vispirms apmetās pēc atgriešanās no tuksneša. Tur bija neliela ganu apmetne, kurā kādreiz dzīvoja Noemija ar savu meitu Ruti. Vēlāk viņa pārcēlās uz Betlēmi, bet par sevi bija atstājusi tik mīļas atmiņas, ka vēl tagad ļaudis par viņu runāja ar atzinību. Tanī pašā apkārtnē kādreiz atradās Jēkaba lauki. Jēzus te mācīja ļoti dedzīgi. Taču tuvojās laiks, kad Jēzum bija jāiet cauri Samārijai, pieņemt kristību. Šo apmetni šķērso upe, aiz kuras uz kalna atradās Jāņa aka. No akas stāvs ceļš ved uz Ezehiela kaujas lauku. Šis ceļš ir līdzīgs tam, pa kuru mūsu pirmvecāki atstāja paradīzi. Viņiem ejot zemāk, koki palieka arvien zemāki, un beidzot viņi iegāja biezos krūmos, un visa apkārtne viņiem izlikās nejauka, briesmīga. Paradīze palika tiem tālu aizmugurē. Beidzot pazuda viņu skatieniem, it kā to aizsaktu kāds no zemes izcēlies kalns. Tagad pestītājs atgriezās atpakaļ uz Sareptu, pa to pašu ceļu, pa kuru kādreiz bija gājis Elija no Karitas strauta uz Sareptu. Ceļā Jēzus laiku pa laikam apstājās un mācīja. Tad, pagājis garām Sidonai, nonāca Sareptā, kur arī svinēja sabatu. No Sareptas Jēzus devās uz Nācereti. Ceļā viņš atkal mācīja. Reizēm viņam bija ceļa biedri, reizēm viņš gāja viens pats, bet vienmēr gāja basām kājām. Tikai tuvojoties kādai apdzīvotai vietai, uzāva sandalas. Pārgājis pāri līdzenumam, kas stiepās gar Karmeļa kalnu, nonāca pie ceļa, kas ved uz Ēģipti, bet pēc tam pagriezās uz austrumiem. Dieva māte, Marija Kleofa, Parmanesa māte un 2 citas sievietes arī atradās ceļā uz Nācereti.
uz turieni devās arī Serafija Veronika, Joanna Huza un Veronikas dēls, kas vēlāk pievienojās Jēzus mācekļiem. Viņi gāja satikties ar Mariju, kuru pazina no kopējiem ceļojumiem uz Jeruzalemi. Marija un Jāzeps, tāpat kā citi dievbijīgie, gadskārtējos dievkalpojumus apmeklēja 3 vietās – Jeruzalemes svētnīcā, Betlēmē zem terebintu koka un uz Karmeļa kalna. Annas ģimene un citi dievbijīgie cilvēki iegriezās Karmelī parasti maijā, iedami no Jeruzalemes. Tur atradās pravieša Elija saka un grota, kura bija iekārtota kā kapela. Dažādos gada laikos dievbijīgie ebreji nāca uz šejieni lūgt Dievu par Mesijas atsūtīšanu. Daži no viņiem palika šeit un apmetās te uz dzīvi. Vēlāk tāpat darīja arī kristicīgie. Rietumos no Tabora kalna kādā skolā Jēzus mācīja par Jāņa kristību. Viņam bija līdzi 5 bērni, starp tiem daži vēlākie mācekļi. Jeruzalemes pilsētas padome izsūtīja pavēli uz visām apdzīvotām vietām, kur bija skolas, sinagogas, lai novērotu to, par kuru runāja kristītājs, kā par Mesiju, kurš no viņiem saņems kristību. Lai novērojot to labi un ziņojot par visu viņa darbību. Ja tas ir Mesija, tad viņam nav nekādas vajadzības saņemt kristību no Jāņa. Viņi bija noskaidrojuši, ka Mesija ir tas pats bērns, kas 12 gadu vecumā mācīja svētnīcā. Sūtņi ieradās arī Gazas pilsētā, kura atradās pie jūras, 4 ģūdžu attālumā no Hebronas. Kādreiz te Ārona un Mūzes izlūki atrada milzīgus vīnogu ķekarus. No pilsētas līdz pašai jūrai stiepās telšu rinda, kurās bija izstādīti pārdošanai dažādi audumi un zīts. 5 biedru pavadībā Jēzus mācīja visā apkārtnē, līdz pat Jēkaba akai, kur svinēja sabatu. Kad kopā ar biedriem nogriezās uz Nācereti, viņam pretī izgāja vissvētākā jaunava, bet ieraudzījusi, ka viņš nenāk viens, atgriezās atpakaļ, nesasveicinājusies ar viņu. Brīnījos par viņas pašaizliedzību. Tūlīt pēc ierašanās Nāceretē Jēzus mācīja skolā, kur klāt bija arī svētās sievietes. Nākošajā dienā Jēzus mācīja sinagogā, kur bija sanākuši ļoti daudzi klausītāji. Kopā ar viņu bija 5 mācekļi un kādi 20 viņa jaunības dienu biedri. Sievietes te nebija klāt. Klausītāji neapmierināti kurnēja un runāja savā starpā, ka varbūt Jēzus gribot ieņemt Jāņa atstāto vietu, kristīt ļaudis un izlikties par viņam līdzīgu. Viņi runāja, ka Jēzum daudz trūkst līdz Jānim. Jānis izauga tūkstnesī, bet šo mēs labi pazīstam. Viņš nekļūs mums par vadoni.